Raidījums Brīvdienu ceļvedis. Labrīt jaunajā nedēļā pēc tik jaukiem Valentīndienas svētkiem. Un tik ātri, jo pozitīvās emocijas nepāriet. Jācer, ka visiem sirsniņas pukst krietni straujāk kā jebkurā parastā dienā. Tieši tādēļ mēs šorīt par ballēm, skaistām lietām un visu jauko, lai arī šīs brīvdienas padarītu tīkamas sev un sev tuvajiem. Brīvdienu ceļvedis. Balles un zīda kleitas. Tas nav tikai aizgājušo gadsimtu mīts. Tas dzīvo arī šodien. Neticiet, noticēsiet, jo esam atraduši vietu, kur pierādām, ka dejai ir spēks. Un jāatzīst, kā ar deju sākas īsta balle. Šobrīd ir daudz un apdzīvotas pilis, kurās arī, protams, notiek gan korporatīva pasākumi, gan dažādas citādas balles. Vai arī tagad viss sākas ar ponēzi? Jā, noteikti. Īpaši lepnākas balles vai graznākas balles, ja mēs tā teikt, jā, tad mēģina vienmēr sākt ar polonēzi. Publiskās balles, tā kā Melnā, tur divas es mēģināju to polonēzi, bet neizdevās, jā. Tur grūti sastādīt ir, bet, piemēram, Jelgavas pilī, kur akadēmija rīko, tur vienmēr katru gadu sāk ar polonēzi. Renesanses balli, tāda ļoti grazna balli, ko atjauno no tiem laikiem, arī sāk ar polonēzi. Un viss svinīgākās balles sāk ar polonēzi. Un vien savējām, un tā. Šūpo. Jūs šeit pie sevis aicināt pieaugušus cilvēkus, kas grib iemācīties dejot, un visbeidzot tomēr sevi apzināties kā nevis profesionāļus, bet jā, es protu dejot. Nu, jā, tas par to profesionālitāti, teiksim, ir vienmēr tāds strīdīgs mums jautājums. Sportdejotāji profesionāļi, jo mēs nesam it kā, jā. Es domāju, ka šeit ir pilnīgi cits deju stils un veids, jā. Un sportdejas izauguši no balsdiem, un viņi vēl strādā uz konkursiem un attīstījušies, ja? Tātad balles dejās, tieši tā kā jūs jau teicāt, cilvēki ļoti daudz nak un man anktās, kad raksta, kad viņi neērti jūtas, kad viņi ir diskomforts viņiem ir balles, ja? Viņi nāk šeit tieši iegūt šo apziņu, un ne tikai tukšu apziņu, bet arī piepildīt ar prasmi, lai viņi var dejot ballē, ja? Un būt gan savās darba ballēs, gan arī publiskās ballēs visās vietās. Tas izkopja pašapziņu un arī veidot stāju. Jā, tas noteikti izšķirt gan pašapziņu, gan bez pašapziņas nemaz varam uziet uz parketa, ka viss cits skatas, jā, un pie stājas mēs ļoti daudz strādājam, jūs te tagad paskatītos, arī tajos balēs, ļoti svarīgi ir stāja. Stāja kopā ar pašapziņu, kas veidojas, jā, un plus vēl veselība, plus beigās arī ir iepazīšanās, nu, dejas izsens arī izmanto gan kā iepazīšanās vidi, ja? Gan arī kā pūtas vidi. Ir ļoti daudz cilvēku, ka tagad iet kopā ar savām sievām, tas man visforšākie patīk, ja teiksim, iet ar sievām kopā uz balli atpūsties. Tā ir lieliska brīvā laika pavadīšana. Sakiet, vai pie jums kursos var pieteikties jebkurā brīdī, jebkurā laikā ir kaut kāda noteikta robeža? Jā. Pie mums piesakās ar anketu starpniecību. To es paņēmu no ārzemēm šo sistēmu, jā, un kursos nevar sākt pieteikties ar visu laiku. Jā, aizpildu pie mums meslapā anketu, un tā neko nemaksā, un cilvēks ir pieteicies, jā. Tajā laikā mēs sākam noteiktos laikos kursus, jo nevar sākt. Neviens cilvēks nevar pienākt pie tiem cilvēkiem, kas jau otro, trešo reizi. Ja? Mēs tagad atkal martā gandrīz katru mēnesi vai vismaz katru otro mēnesi. Mums ir tātad septembrī sākam kursus, novembrī, janvārī, martā, jā, nu tādā veidā. Cik dejas pie jums var apgūt? Es saprotu valsī, fokstrotu, kvipstepu, tango.
Pirms augusta cilvēki kādas, pēc skaita mēs neesam skaitījis, ja mums augustam kādas 6-7 dienas vismaz, ja. Tātad vīnas valsts, lenu valsti, svingu, ja, ko noteikti vajag, sambu, tango, tas skaitīja, kvikstepu, būzu. Noteikti vajag arī sausu. Tagad tas ir moderni. Nu, tas nav tikai moderni, jo tas ir izveidojis likumsakarīgi, jo cilvēki, mēs gādājam par cilvēku, kas smāk dot valsts, ja varētu dot arī sausu. Mēs sausu neizstrādājam tur līdz lielām tādam festivāliem vai kad, bet cilvēks var mierīgi aizdot, klubiņā kādā piedalīties. Ja viņš grib, tad viņš jau ir uz specializētajiem kursiem tālāk un tā tālāk. Un es tiešām arī visiem skatītājiem gribētu ieteikt, ka tiem, kuriem varbūt tiešām šķiet, ka gribējuši sestdien, svētdien kaut ko izklēdēties un kopā ar draugiem padējot, vispirms tomēr apmeklē kursu. Noteikti. Ja, jo vīrietis vai arī sievietes, ja cik anketas rāda, neart jūtas, ja zina, kad neprot. Ja. Bet tad, kad prot, man arī atnāk tie vīrieši, visi vai sievietes atnāk, kad neprot cilvēks dejot. Un viņu mēs gādam, kad lai viņš gan prastu, arī viņš ticētu sev, un tad ir pavisam savādāk atpūta. Brīvdienu ceļvedis. Pulkstenis